Kā tev liekas, jaunieši 14 gadu vecumā varētu uz drifta simulātoru un uz drifta traikiem iemācīties arī īsti drifta autobraukt? Ierakstu atbildi komentāros, bet šoreiz paprasīsim pašam braucējiem un viņu vecākiem. Tā, un tagad mums būs jautājums vecākiem, kuru bērns šobrīd drifta simulatorā drifto. Tātad, kāda bija pirmā doma, kad bērns pateica, ka grib driftot? Pirmkārt, tāds drusku šoks, jo man likās 8 gados cilvēks nevar zināt, kā pārslēgt ātrums. Bet izrādās, ka jau zina. Nav jau bijis pat īsti mašīnā iekāpis, bet zina. Jūs vēl neesat likuši pie stūrus, ne? Ne klēpī vēl neko, jā? Klēpī tētim, jā. Tas jau ir daudz, mēs visi tur sākām, man šķiet, ne? Labi. Jums tas vairāk liekas biedējoši vai forši, ja bērns jums tiktu tajā top 3 un pēc tam ir realistiski sēstos pie īsti drifta auto stūrs, kur ir apmēram 400 zirgspēka autiņa? Biedējoši noteikti būtu, bet es uzskatu, ka gan jau tie, kas viņu tur palaiž, zina, ko dara. Būs profesionāls arī drifta braucējs, kas ir Mangals no PFX Motorsport, un viņš jau ir ar diezgan lielu un daudz gadu pieredzi. Vai redzat, ka simulators, kur jūs bērns šobrīd brauc, var iemācīt kaut ko vairāk, ne tikai spēlīšu spēlēšanu? Noteikti. Tāpēc, ka tur reāli ir jāpārslēdz ātrumi, jāgāzē, pedāļi jāspiež. Tas tā nav tā kā sēdēt vienkārši pie ekrāna. Noteikti. Tātad, ja jūs bērns, piemēram, mājās atnāk, jums prasa, ka viņš grib paspēlēt datorspēlītes, vai viņš paprasa, ka viņš grib paspēlēt simulātoru, es domāju, ka jūs noteikti izvēlētos simulātoru, pareizi? Noteikti, protams. Arī aicinām citus vecākus aicināt bērnus piedalīties mūsu drifta skolā, pareizi? Noteikti. Jūs tikai atbalstat? Jā, protams. Kas tev būtu visbiedējošākais, ja tu pirmo reizi sēdētu īstā drifta auto? No kā tev būtu bail? Kaut kādā iebraukt kaut kādā kokā, saplēst mašīnu. Tu pa mašīnu uztraucies? Jā. Tu pa savu drošību neuztraucies? Nezinu. Nekas tev blakus būs profesionāls no PFX drifters, viņš noteikti parādīs, kā kas jādara. Ko tu teiktu kādam, kurš domā, ka simulators ir tikai spēlīt? Es teiktu, ka tā nav baigā spēlīt, tur ir tikai rīktīgi jāsaņemās, jāmēģina savaldīt mašīnu. Ko mamma vai tētis teica, kad uzzināja, ka tu gribi driftot? Baigi neko, jo viņi zināja, ka es esmu ievilks tajā driftā, ka man patīk arī braukāt ar mašīnu. Tev tētis arī vizināja pie autostūras mācīs, tev braukt? Jā. Tad nākamais solis jau ir simulators, es tā skatos, vai ne? Jā. Kas ir viena kļūda, ko šodien braucot driftā var sabojāt braucienu tev? Uzspiežot pa daudz gāzi, tas tev izmet no trases. Tātad, principā, tev vajag balansu starp to, cik lielu leņķu tu esi sagriezis stūrē un gāzi, cik tu dod, ne? Jā. Bet braucot, tu iemācījies, tu jau sāki lēnām saprast, cik daudz vajag gāzi dot un kādu leņķu stūrē griezt. Jā, saprat. Tad tu domā, ka no simulātora, ja tu kārtīgi, teiksim, tagad samācītos uz simulātoru, tu varētu iesaisties īstā auto un pamēģināt? Gan jau. Šis ir drifta simulators, ko mēs saucam par veselīgo gamingu driftarēnā. To 5 dienas tu vari piedalīties, ierindoties top 3 un gāzt ar drifta tašku pa trasi. Pēc tam, ja tu ierindosies top 3, visi braucieni, visi Wolf Track braucieni driftarēnā būs pilnīgi vēl. Tā kā piedalies arī tu.